Bieži vien dažādos fórumos nākas dzirdēt, ka tiek uzlikti lieli administratīvie šķēršļi, lai iedzīvotāji, komersanti un nevalstiskās organizācijas sasniegtu savus mērķus. Un šie administratīvie šķēršļi ir dokumentācijas sagatavošana, iesniegšana attiecīgajās iestādēs, procesu reģistrēšana. Mūsu mērķis ir panākt, lai šobrīd iesniedzamo dokumentu apjoms tiktu samazināts par 1/4 daļu, izvērtēt katra publiskā pakalpojuma sniegšanas izmaksas un katru no šīm izmaksām samazināt par 10 līdz 15%. Piemēram, nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemes grāmatā jau šobrīd zemes grāmatas tiesneši var pārliecināties par nodokļu apmaksu tiešsaistes sistēmā. Ir arī veikts procedūras muitas deklarāciju sastādīšanā elektroniskā formātā, kas atvieglo importu un eksporta procedūru īstenošanu. Kur ir uzlabojumi? Protams, ir EDS sistēma, kas ir ļoti liels atspaids un nav jābrauk un rindās jāstāv. Bet pašā laikā, ņemot vērā, ka ir šis e-paraksti, ir e-vide, mēs ļoti daudz atskaites varam sinhronizēt un nosūtot vienai institūcijai, arī ar to pietiktu, ka nevis mēs kaut kur jāiet. No tādiem sīkumiem arī tas veidojas, jo tas laiks šodien ir ļoti dārgs. Šobrīd ļoti daudz tiek domāts par nevalstiskajām organizācijām. Mūsu valstī ir vairāk kā 13 000 nevalstiskās organizācijas, un līdz šim Eiropas sociālā fonda atbalsts nav bijis tik lielā mērā vērsts uz to, lai varētu atbalstīt šo organizāciju aktivitātes, iesaistīt politikas plānošanas procesos un arī atvieglot viņu saskari ar valsts institūcijām. Ir panākts būtisks samazinājums mazām biedrībām, ir panāktas likuma izmaiņas, grāmatvedības likuma izmaiņas, ka organizācijas varēs veikt vienkāršā ierakstu sistēmā grāmatvedību. Tas arī tad, kad valsts kancelē veids pētījumu, kādi ir šie šķēršļi, grāmatvedība parādījās kā viena no lielākām problēmām. Un, protams, mazām biedrībām, iedzīvotāju grupām nebūtu jānodarbojas 40 stundas mēnesī ar grāmatvedības jautājumu risināšanu, un, manuprāt, tas ir ļoti labs sasniegums. Ir svarīgi, lai šim projektam nepazustu vadība, entuziasms, kas ir bijis sākumā pētot šīs lietas un vēlāk viņas īstenojot. Jo, manuprāt, nevar būt jautājums par projektu kā tādu. Tas ir katru dienu jādara un jāskatās, kas ir tas, kas traucē cilvēkiem līdzdarboties, kas traucē strādāt ikdienā, un tas konstanti ir jāsamazina. Tas, ka administratīvais sloks ir un būs vienmēr, lai atrisinātu jautājumus ar valsts pārvaldes iestāžu starpniecību, tas ir fakts, bet mūsu mērķis ir darīt to pēc iespējas labāk, padarīt pārvaldi efektīvāku, pilsoņiem, komersantiem, nevalstiskajām organizācijām daudz pieejamāku un arī attiecīgo budžetu daudz taupošāku.